bieži pieaugušais nenovērtē savu radošo potenciālu. Tāpēc vizuālās mākslas nodarbībās mēs piedāvājam tādu mākslinieckās radošās darbības saturu un organizējam šo saturu apguvi kā personīgi nozīmīgu darbību, kurā pieaugušais brīvi iesaistās radošajā procesā, brīvi spēlējas ar vizuālās valodas elementiem, ar mākslas materiāliem, ar tehniskajiem paņēmieniem, mērķtiecīgi īsteno spēles noteikumus, kuri izriet no mākslinieciskas radošās darbības satura, kuru pasniedzējs piedāvā. Un šī neierobežotā brīvība, kura mērķtiecīgi tiek arī organizēta kā bieži vien neierasta, neparasta, jocīga, tā atver pieaugušajam neierobežotās iespējas, tās parāda, ka radošais process ir ārpus prāta kontroles, radošais process ir ārpus ierastā un pierastā darbības. Pieaugušais apjauš, ka spēlēties ir tīkami, spēlēties ir jautri un jēgpilni spēlēties ar mākslas materiāliem nozīmē gūt radīšanas prieku, gūt radīšanas prieka rezultātā taustāmu produktu, kurš ir jēdzīgs, noderīgs, savai varēšanai apliecinošs. Pieaugušā prieks par procesu un produktu ir garants tam, ka pieaugušais ir apjautis un novērtējis savu radošo potenciālu. Apjaušot savu radošā potenciāla neierobežotību, cilvēks ir motivēts sasniegt jaunus mērķus, iegūt jaunas zināšanas un iegūt jaunu radošās darbības pieredzi.